iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, bliez, nirsti, peldi, svaigs, 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 snowboard, mīnies, žonglē, skaito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sporta centrs.com un Rexona piedāvā podcasts ārpus kadra. Esiet sveicināti. Podcasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ, un šoreiz mūsu epizodē viesis ir viens no daudzsološākajiem MMA cīkstoņiem Daniels Vesņenoks vai Daņiks. Pasaka, kā pareizi. Čau, vispirms jā, un varbūt pastāst. Čau, kā tev sauc? Man patīk, kad mani sauc par Daņiku. Daņiks Vesņenoks. Tā būs perfekti. Jā, bet oficiāli daudz, kur jau parādās tas oficiālais laikam vārds, jā, Daniels Vesņenoks. Pase šobrīd man ir uzrakstījis Daniels Vesņenoks ar vienu L burtu un nevis caur E burtu, bet caur O. Man tā samainījās, jo agrāk man bija Krievu pase līdz 19 gadiem. Un oriģinālais bija Daniela Vesņenok, ja? Ar diviem I burtiem un ar E burtu, nevis ar O burtu. Un, kad es saņēmu latviešu pasi, tur samainīja tos burtus. Es nezinu, tāda ir likuma. Bet otrajā lapas pusē pierakstīja, ka oriģināli ir Daniela Vesņenok. Nu, tāds moments. Interesanti, jā, jo, piemēram, gan jau zini, jau tenisīs Ostapenko, vai ne? Un tad viņai tas oficiālais vārds pasē, laikam arī ir Jeļena. Bet viņai arī labāk patīk, ja viņi sauc par Aļonu, un tad visi mēdī arī raksta, ka viņi ir Aļona Ostapenko, nevis Jeļena Ostapenko. Līdz ar to, ja mēs par tevi rakstam, tad mēs rakstam Daņiks, jā? Jā, droši. Starp citu, Aļona ir mana klases biedra, ne? Nopietni, jā? Jā, nopietni. Un sarakstaties arī vai kaut ko kontaktu? Jā, ik pa laiku sazinājāmies, kaut ko pasmējamies tur, jā. Interesanti, šis tāds nebija zināms fakts par tevi. Bet kā iet? Super, jūtos perfekti. Kā tev? man arī viss labi, kā reiz šodien, šajās dienās tā kā forši kā laiks ir un beidzot pavasars, un tad, man liekas, lieliski iespēja, lai izbrauktu uz laukiem, bet tu kaut kam šobrīd gatavojies, kā cīkstonis, kaut kādām cīņām, jo nesen tev bija pirms pāris nedēļām tev bija Top Dog cīņa, kur uzvarēja sevi, gan tev atzīšos, neskatījās pārāk pievilcīgi, bet uzvarēja. Jā, tev liekas, ka nebija pievilcīga. Man gan visi rakstīja, ka baigi skatām un patīkami. Jā, šobrīd gatavojos 10. turnīram, Top Dog 10. Tas būs vislielākais Top Dog turnīrs. Tieši datumu pagaidām nav, tikai aptuveni zinu, kad viņš ir jāplānots. Tur vasarā, jā, droši. Jā, jūlija beigās vai augusta sākums. Un, jā, tā mēs arī gatavojamies šobrīd. Kā ir ar tiem pretiniekiem? Tos jau tu zini iepriekš labu laiku vai arī pēdējā brīdī? Tur ar to ir problēma, teiksim tā. Es zināšu pretinieku, es domāju, ne vairāk kā mēnesi iepriekš. Jā. Tā kā visdrīzāk pēc 9. turnīra, kas notiks māja beigās, man patiks pretinieku vārdu. Es tā ceru. Bet kas te paraksturo bišķiņ, jo cilvēki no malas, mēs varbūt, es arī pats kaut kā plus-mínus tam sakoju, varbūt līdz tam Top Dog un arī tam, kā tev iet cīņās, bet tādiem cilvēkiem no malas, kas tas ir par turnīru? Skaidrs, ka tur džeki cīnās bez cimdiem un bez ar kailām un rokām. Jā, tā arī ir. Diezgan žostka. Žostka, jā. Bet viss fight sports ir žostkīs. Nekur tas ir jāsaprot. Ja tu tur ārā cīnīties, tev ir jābūt gatavam visam. Tā nav problēma priekš mums, priekš cilvēkiem, kas iet cīņu sportā. Ja man liekas, ja tev ir problēma, ja tev ir bailīgi no tā, tad tu neesi pareizajā vietā. Jā, bet no otras puses, par to arī parunāsim, par to cīņu sportu kā tādu, bet no otras puses tas arī droši vien labs veids, kā pārvarēt savas bailes varētu būt. Sākt pievērsties cīņu sportam. Vai tomēr nē? Atšķirībā, kādas ir tās bailes? Es nezinu, man liekas, ka tas ir, kas tev ir galvā, ja? Tu nevari to pārvarēt ar kaut ko. Tev ir jāpārvar to iekšā galvā, nevis fiziski. Ja kaut ko fiziski iemācoties, tu varēsi sev pārvarēt. Tas tā nenotiek, manuprāt, priekš maniem. Par to parunāsim, bet par Top Dog pastāstīju. Cik nopietns tas turnīrs ir un cik es saprotu, Krievijā diezgan liela auditorija. Jā, viņam ir pāri miljonu sekotājiem YouTube, kas ir diezgan nopietni. Tas ir jauna organizācija, viņi ir 2 gadi, bet viņi ļoti strauji aug, ļoti. Jo tur sāk ar vienkārši čaļiem, kas atnāca tur pakauties, var tā teikt, un to nofilmēja. Un tagad tas viss aizgājis, ka daudzi profesionāli iet
uz turieni, jo viņi redz, cik liela auditorija to redz. Tur to skatās vairāk cilvēki nekā 90% profesionāla sporta parastajās organizācijās. Ja? Ja mēs nerunājam par top organizācijām, top cīņām, piemēram, ja mēs par MMA runāt. UFC skatās droši vien vairāk, bet ne visus arī turnīrus. Un tur aiziet vienkārši uztaisīt sev vārdu, parādīt sevi. Un kas tur par džekiem piedalās? Tādi jaudīgi jau tagad vai arī tādi no? Manam pretiniekam bija 9-0 rekords profesionālajā boksā. Viņš ir cīnījies par pasaules čempionu kickboksā. Viņš ir sities ar tādu leģendu kā Mike Zambidis. Jebkurš, kurš zina par cīņām, viņš zina, kas ir Mike Zambidis. Tā ir reāla leģenda. Un tur Mike Zambidis nevarēja viņu nokautēt. Viņi nocīnījās 3 raundus. Tā kā, tas ir ļoti nopietni. Atgādināšu, ka tu to džeku uzvarēji. Jā, to džeku es uzvarēju. Un bija viegli, grūti? Bija ļoti grūti. Grūti bija, jo daudz sitienus izlaid. Jā, viņš tehniskāk bija daudz labāk par maniem gatavs. Ar ļoti lielu pieredzi sportistu, bet ar savas gribas spēku es vinnēju. Es zināju, ka cīņa aptuveni tā ir ies, ka viņš varbūt boksēs labāk, bet ar savu fizisko spēku un gribas spēku es vienkārši turpināšu iet uz priekšu. Bet kā tur ir? Tur ir tādi, tur arī līdzīgi kā, teiksim, MMA, tur ir tāda brīvā cīņa vai vairāk uz boksa elementiem? Tikai rokas. Tikai rokas. Tikai rokas, pat backfiks nav. Tā kā tas ir kā boks, bet uz ļoti maz vietas ir. Un nedrīkst ne backfist, neko sist. Un 3 raundi pa 2 minūtēm. Nē, es redzēju, ka siena vāļņi ir apkārt kā ringam. Jā. Un Krievi viņi bija pirmie, kas uztaisīja šito promošanu. Un redzot, kā viņi aug, cik ātri viņi aug. Tur tagad ir 10 tādu līdzīgu promošanu, kas grib uztaisīt arī to pašu, bet viņiem nesanāk to. Ne tā atmosfēra, kas tur notiek, ne skatījumi, ne visas tās kameras saliktas. Jo, ja paskaties YouTube manu cīņu pēc tam, tur nedēļas laikā 500 000 skatījumu ir. Un kā tas viss ir samontēts, kā viņi var redzēt katru sītienu, visu to atmosfēru. Tur nāk ļoti profesionāli. Ļoti profesionāli. Tas notiek underground cīņas gandrīz vai tas izskatās tā, ja? Kaut vai, protams, tur ir medici un referi un tā tālāk, tur viss ar to ir kārtībā. Bet to skatos visi. Man ļoti daudz pieaugušu cilvēku par šito rakstījuši tur un paldies un daudz labus vārdus. Un, cilvēki, kas ir priekš maniem, tie ir nopietni cilvēki, no kuriem es gribētu ņemt kaut kādu piemēru dzīvē, ja? Kur ir sasnieguši kaut ko lielu. Tie nav kaut kādi, ne tikai bērni tos vai kaut kādi pusauģi, to skatās visi. Latvijai zinu, cik cilvēki aptuveni to skaties, un priekš maniem tas ir liels sasniegums. Jā, bet tur cīņas, acīm redzot, tikai tādā vēl sociālā vidē notiek, ne tur kādas televīzijas iesaistīts, nekas tāds, ne? Nē. Okay, tad, varbūt droši, gan, nezinu, vai tas būtu televīzijas formātam, tīri pateicies, ka džeki tur ar kulakiem mauc. Es nezinu, dažreiz MMA cīņas ir žostkākas par to. Nevienmēr, bet tā arī notiek. Es nezinu, ka tur ir problēma. Bet es domāju, ka viņiem tas nav interesanti. Viņi interesē internets, jo internetu arvien vairāk un vairāk skatās par televīziju. Tā kā. Bet pastāst par to, varbūt to tehnisko, praktisko pusi, jo es esmu trenējies boksā. Es apmēram saprotu boksu plus mīnus kaut ko tur. Neesmu eksperts, protams, bet zinu apmēram, kādās lietas notiek ringā un treniņos, bet kādas ir cīņā ar kokiem? Tas ļoti stipri atšķiras, tas kaut kā tie tehnikas elementi, tie paši šitien vai plus mīnus tas pats, vien ir tikai bez cimdiem. Plus mīnus tas pats. Protams, ir jāsagatavojas bišķiņi, tur es strādāju pa maisu bez cimdiem daudz, lai rokas būtu gatavi tiem sitieniem. Sāp, sāp, jā, protams, ka sāp, joprojām man sāp. Pagāja ne tik daudz laiks, bet, vēl sāp. Bet, rokas tam var sagatavot. Es lielu atšķirību neredzēju. Daudz saka, ka ir, es lielu atšķirību neredzēju. Ja boksā arī būtu maz laika un maz vietas, tad droši vien arī līdzīgākas cīņas. Un tur cilvēki atnāk nevis pakaļ tur rekordam vairāk, bet vairāk parādīt sevi. Viņi nedomā par to, ka viņam būs tur 0-1. Viņš atnāk, lai cilvēkiem patiktu tas, ko viņš tagad parādīs. Tāpēc tur ir tādas žoskās cīņas. Tā tad var, ja? Es viens no tiem, kurš ir aizbraucis turien, lai sev parādītu. Jā. Man tāpēc psiholoģiski es jau tur daudz, kur esmu teicis, vieglāk tur cīnīties nekā pēc MMA noteikumiem. Jo iziet tur, tu vienkārši zini, ka jūs iziet, tu izliksies uz pilnu, tu mēģinās viņu nokautēt. Tu tiešām mēģinās izdarīt viņam sāpīgi. Un viņš izies un mēģinās izdarīt sāpīgi tev. Un cilvēkiem vienmēr tas ir pats, viņi to skatās. Tas pievērš tavu uzmanību. Un iziet pēc maciņām, es nezinu, mans pretinieks var gribēt vienkārši man nogāzt un gulēt man virsū. Vai tev būs interesanti šito skatīties? Nē, tas garlaicīgi. Par to iet runa, ka tas arī ir show biznes, ir jādara kaut ko lielu, kaut ko, kas cilvēkam patiks. Jā, tev ir tāds diezgan interesants patiesībā, Džeks, bet pičo tur labi?
Ja, skaties, tā ir augoša organizācija, ja? Viņiem pašiem samaksāt labu naudu ir grūti, viņi centīsies. Es zinu, kā viņi atbalsta savus cīkstons, viņi tiešām cenšas, un es redzu milzīgu potenciālu tur, ka tur tas būs paliks, tur būs vēl daudz miljonu, vēl skatīsies, viņi ies international līmenī, ja viņi to darīs gudri. Tur nepičo labi, bet ja tu māki kā izmantot auditoriju, ja tu to saproti, tad tu par to tev arī maksās. Ja tu būsi interesants, ja cilvēki tev skatīsies, tev maksās naudu, un arī viņi maksās tev naudu. Galvenais, lai cilvēkiem būtu interesanti to skatīties. Ar ko interesants ir Daņiks Vesņenoks? Daņiks Vesņenoks? Es nemēģinu būt interesants, es vienkārši mēģinu būt es pats. Es par to esmu domājis. Tur tajā sfērā daudzi feiko. Viņi mēģina būt tie, kas viņi nav. Tur skandāls uzvedās, tiešām nezolīdi priekš manīm. Un man ir pretīgi uz to skatīties. Un es gribu pierādīt, ka tu vari būt tu pats. Un tāpat cilvēkiem to būs interesanti skatīties. Tev nevajag tur kādu no sevīm taisīt. Ja? Protams, tas pievērš savu uzmanību, bet respekta tev nebūs. Tev necienīs kā vīru, kā cilvēku. Un es gribu darīt, es gribu, lai mani par manim zina. Es gribu radīt, es zinu, lai par manim zina, bet vienkārši dēļ tā, kāds es esmu, nevis vienkārši kaut ko tur spēlēties. Un tad droši vien tev, izklaidēt arī ārpus ringa gan jau var, bet te jau tev arī jādomā par to, kā cilvēks izklaidēt ringā, vai ne? Tad no sērijas visu laiku iet uz, piemēram, uz nokautu vai uz tādām lietām, vai tomēr es arī tāds piesardzīgāks džeks? Nē, man patīk skatāmas cīņas, tāpēc es mēģināšu nokautu uztaisīt, protams. Es nedomāju par to izklaidi. Es domāju par vienkārši darīt to, ko es jūtu. Es nedaru neko speciāli. Zini? Es jūtu, ka man gribas radīt cīņas, kuras būs skatāmas. Es viņas daru. Jo pēc cīņas tu pats to cīņas skaties un tu kaifo. Ja tu domā, es te izlikos, cilvēkiem tas patika. Skudriņas, vai ne? Man gribas, lai maniem tuviem cilvēkiem, tiešām tuviem cilvēkiem, lai viņiem būtu gods par to, ka mēs esam tuvi. Par to naudu vēl nedaudz pieskrūties. Arī nebija noslēpums. Tu dabūji, sociālās tīklos skatījos, tu dabūji prēmiju par to uzvaru. Cik tur bija rubļus? Un tu, man liekas, grasies to naudu ziedot labdarībai. Ne līdz galam bija tā, ka es nezināju, ka to bonusu man dos. Cik tur bija vēl bonus? Tur bija 100,000 rubļu. Cik tas eiro sanāk? Bija pār 1000. Jā. Karoči, bija tā, ka par to, ka tu izies uz cīņu, tev samaksā naudu. Un par ja tu uzvari vienkārši, tev vēl iedod bonusu. Tas bonus, jā. Jā, un es to bonusu, kuru man iedevu par to cīņu, bet, es iedevu šo viņai, es beigās iedevu viņai īstenībā visu naudu, ko man samaksāja par cīņu. Es atdevu to naudu meitenei. Kam tie devu? Mums Latvijā meitene ir saslimusi ar leikemiju, daudz bija informācijas par to sociālos tīklos. Un es aizbraucu, man ir draugi, kas ar viņas māsu draudzējas, un es viņai uzrakstīju Instagramā. Es pat daudz par to informācijas nebija. Es vienkārši redzēju, ka mani draugi to šēro, es zinu, ka tas ir noticis, un ka viņai vajag palīdzību, un tur tiešām liela summa. Es uzprasīju savam draugam, vai tā ir, vai tu viņu pazīsti. Viņš pateica, jā, kur ir viņas māsas Instagrams un numurs, vienkārši varu uzrakstīt viņai. Un es pēc cīņas viņai uzrakstīju, pateicu, kur šeit ir nauda. Zolīdi, cēls solis no tavas puses. Es to zināju jau pirms es to darīju, jo es nezinu. Es vienmēr, ja man kāds tā palīdz, pieņemsim, es tur ieju skājā, nopirku kaut ko un pasaku, vai jūs gribat ziedot ar 1 eiro mediciem. Es nevaru pateikt, nē, es vienmēr pasaku, jā. Es cenšos, ja tas nav grūti priekš maniem, es vienmēr palīdzēšu. Un ja cilvēkam ir tā palīdzība vajadzīga. Vēl nedaudz parunājot par Top Dog. Parasti jau, piemēram, Mairis Briedis, viņš uzņem pretinieku, kaut cik sanāk, kādus 4-5 mēnešus pirms cīņas. Vispār par supersēriju viņš jau sen zina pretinieks. Un tu pretinieku uzzinās droši vien plus mīnus mēnesi pirms Top Dog cīņas. Ir iespējams labi sagatavoties, vai arī tu īpaši tās pretinieka paradumus, kustības īsti neņem vērā un gatavojies pēc kaut kāda paša savu ritmu? Pagaidām, ja runāt par sportu nozīmi, mums nevar salīdzināt ar Mairu Briedi, ja? Tas, ko viņš tas ir tīrs profesionāls boks, un es domāju, ka agrāk viņam ir bijušas cīņas, kad ir mainījušas. Pēdējā momentā viņš uzzina pretinieku. Vienkārši
viņš ir top pasaulē, to vajag saprast. Mēs runājam par sportu, jā. Tieši sportu rankingos viņš ir top visā pasaulē. Un tas ir cita sfēra nedaudz, teiksim tā. Okay, un tur, es saku, tur tiešām, tur tagad atnāca bokseris ar 5-0 rekordu, jā. It kā 5-0 tu vari iet, taisīt labāk savu reitingu, bet viņš iet uz turieni, jo tas ir to skatās tieši dēļ auditorijas, vienkārši dēļ tām, ka cilvēki to skatās vairāk. Sāk skatīties arvien vairāk un vairāk. Un tad tu skaties nākotnē, ka tas varētu būt tavs lauciņš. Man ļoti gribas aiziet uz UFC. Tas ir tāds iekšēji, kas man ir. Ja es to daru, jo tagad MMA nav pietiekoši labu piedāvājumu. Es neesmu cīnījies gadu. Es padomāju, ka tas ir diezgan labs variants, kur aizvadīt cīņu. Man ir pat jau bijuši pēc tam piedāvājumi pēc boksa un tāda diezgan ok piedāvājumu uzreiz, jo te par tevi uzzina un reitings tev jau ir. Un, es nezinu, varbūt palikt par čempionu, tas ir iespējams, palikt par čempionu topdogā. Tā ir liela atpazīnība. Daudz cilvēku par to dzirdēs. Un tad jau mēģināsim uz UFC tikt. Jā, tu esi Eiropas čempions dabū KN versijā. Kas tas ir? Kas tas ir par zvēru nezinātājiem? Tā ir oficiāla. Viņa vairāk pēc kickboksā. Jā, tiešām tas tur pasaules čempions. Tas diezgan zolīdi, es tā pateikšu, būt VKN pasaules čempionam. Tu esi pasaules vai Eiropas čempions? Esmu Eiropas, bet kickbox, tā ir vairāk World Kickboxing Network, tas ir, jā. Bet viņi diezgan daudz cilvēku par viņu zina, un tas jau ir tā oficiāls tituls, tāpēc viņa nav viena no top organizācijām pasaulē, jā, ir savs tops, bet tāpat tas ir oficiāls tituls, kuru es varu aizstāvēt un ka es varu oficiāli teikt, esmu Eiropas čempions. Bet kaut kāds prestižs tam ir? Ir, kaut kāds ir, jā. Viņš nav top, tas nav, nerunāt pat UFC, pieņemsim, ir tur ACA, pieņemsim, Krievija ir MMA organizācija, ja tu esi ACA čempions, tas ir daudz zolīdāk. Bet redzēsim, tas ir tikai pirmie soļi. Varbūt patikt pa pasaules čempionu no sākuma VKN, kāpēc ne? Jā, ok. Bet tas arī kaut kādā tavā plānā ietilpt. Ja, tas ir iespējams. Man ir daudz virzienu. Saprotu, esmu tādā pozīcijā, ka diezgan daudz iespējas ir. Ja? Un es gribu izmantot, man tagad ir piedāvājumi, bet es gribu uztaisīt pareizus soļus. Man uzreiz pēc cīņas rakstīja menedžeri no Krievijas. No dažādām organizācijām. Vai tev tās interesē? Es pateicu, kas man interesē, redzēsim, kas būs tālāk. Bet man ir pats savs plāns, kuru es sekoju, un es redzu, ka man sanāk. Es tagad sēžu te. Tu būtu man neuzaicinājis, ja es tu nenocīnītos. Man jau kādu laiku tev patiesībā bija doma tev aicināt. Tev varētu būt diezgan daudz interesants stāstu. Bet es domāju, tas nebija tikai vienīgais iemesls. Pēc tās cīņas tu man uzreiz drustīji, vai ne? Jo par mani, sanāca tā. Tu kļuvi aktuālāks, zin kā, iegūti papildus popularitāti tam visam un atpazīstamību. Es nezinu, varbūt, man pat ir tāda doma, varbūt kaut kad vēl aizvadīt tur cīņas, pēc tam varbūt aizvadīt Arēna Rīga par pasaules čempionu titulu vai KN, tas būtu interesanti, man tā liekas. Ja tas kaut kad, varbūt tas kaut kad notiks, mēs nezinu. Šāda veida cīņas, puikiem, kokiem, tad viņas raisa interesi arī, teiksim, tajā VKN, piemēram, ja? Tad viņi arī uzreiz pamana to. Jo vairāk cilvēkiem ir interesanti skatīties, tituls pats par sevi neko nenozīmē. Ja tu esi cikstons, pasaules čempionu ir ļoti daudz pasaulē. Eiropas čempionu vēl vairāk. Cilvēkiem interesi, ja tu pats esi interesants cilvēkiem, redzēt tavas cīņas, tad no tā ir jēga. Un es domāju, ka tas būs gan viņiem interesanti, gan man. Oficiāli iegūt titulu, par to titulu uzzinās vēl vairāk cilvēki. Jā, par tiem daudziem tituliem vispār parunājot, un gribētu saprast arī tavu viedokli šajā visā, tavas domas. Ir šausmīgi daudz visādi kategoriju, versiju, čempionu titulu, jostu. Kā tu pats uz to skaties? Nevajadzētu varbūt tur samazināt vai konkrētību lielāku, vai arī tomēr tas ir ok, šāda sistēma, vai tā vispār ir sistēma? Es piekrītu. Boksā ir boks, tas ir labi, var redzēt, kurā tas ir reāli pasaule reitingā. Bet MMA arī pie tā nāk, vienkārši tas aizņems laiku, tas ir pārāk jauns sporta veids. Tas aizņems laiku, kamēr būs pasaules rankingi. Jo tagad ir, jo daudz domā, ka UFC, ka tas ir sporta veids. Tas nav sporta veids. MMA ir sporta veids. UFC ir organizācija. Tā ir elīte šobrīd. Un es domāju, ka kaut kad atnāks viss pie tā, ka būs tik daudz sportisti, ka tas paliks arī būs kaut kāds pasaules reitings, pa kuru vajadzēs kāpt. Jā, jo tagad jau vienkārši
tas MMA vidē tas populārākais un tas prestižākais jau ir tas UFC. Jā. Tā kā, un, kā saka, teiksim, basītī tas ir NBA droši vien, vai ne? Un cīņas sportā MMA tas ir UFC. Jā, visi grib tur. Man tur gribas vienkārši priekš sevi. Es gribu iziet un parādīt tur skaistu cīņu. Tas ir prestiži. Tāpēc tas ir prestiži. Un tur, es nezinu, priekš maniem, ja es tur nocīnīšos un parādīšu labas cīņas, priekš maniem, esmu izdarījis, ko es gribu izdarīt tieši sporta dzīvē, savu sporta dzīvē. Jā, es ar tevi sazvanījos pagājušajā gadā, un mums tā saruna bija tāda par dažādām tēmām. Tur arī izteicies, ka tavs sapnis arī ir cīnīties UFC, tā kā, vai ne? Tad tas ir tavs galvenais mērķis, uz ko tu lēnām virzies, vai ir tie mazie mērķīši, kā tu pats tagad saka, Top Dog un vēl tie citi, un UFC, ja nāks, tad nāks, ja neatnāks, tad neatnāks. UFC tas ir sporta galvenais mērķis, bet tas sports ir tas, kas es esmu. Sports ir tas, kas man ir iekšā, kāda esmu personība, bet man ir daudz lielāka mērķis nekā tas vienkārši sports. Ja? Tas ir, kas nāk vienkārši man blakus, teiksim tā. Es eju blakus tam sportam. Man ir liela biznesa plāni, man ir lielas, es ticu tiešām kaut kādās lielās lietās. Es gribu tur savai ģimenei ļoti palīdzēt tur daudz virzienu. Nav tā kā UFC, es nevaru dzīvot zālē pat psiholoģiski. Ir cilvēki, kas zina, dzīvo zālē, vienkārši neko citu nedara un paliek ļoti stipri. Es neesmu tāds cilvēks. Man patīk palikt labākam visos virzienos. Man palikt iepazīt gudrus cilvēkus, kuri ir labāki man kaut kādā sfērā, kura man interesē, un augt arī tajā sfērā. Tā kā Daudzpusīgam būtu, vai ne? Jā, bet virziens visam tam ir viens, ir sasniegt kaut ko ļoti lielu, tiešām lielu, milzīgu. Jā, par UFC runājot, cik vispār tas ir reāli, ka Latvijas turien aizbrauc? Pilnīgi easy vispār. Man tas neliekas nekas nereāls. Kad es sāku sportot, kad es sāku MMA, tas visiem likās nereāli. Visi domāja, kāds UFC. Es te vairāk pateikšu, kad es trenējos un teicu, ka gribētos uz UFC, par to gandrīz vai smējās. Saka, ka... Es domāju, ka vēl joprojām ir cilvēki, kas, teiksim, smējās par tādu, ja atsevišķi cīnītājs uz tādu mērķi, tad, man liekas, vēl joprojām ir tāda. Jā, man tas liekas pilnīgi reāli. Kāpēc tas liekas reāli? Tāpēc, ka man ir viss priekš tā. Ne tikai man. Man ir kontakti, man ir reitings, man ir vienkārši tas vēl... Man pat menedžers zvanīja un pateica, es domāju, ka ja mēs uztaisīsim vēl 2 labas MMA cīņas, ja, ar labu reitingu pretinieku... Bet ne Top Dog. Ne Top Dog. MMA. 2 MMA cīņas labas. Tad es varu iet uz UFC jau tev piedāvāt. Šobrīd tam visam traucē pandēmija droši vien, vai ne? Pandēmija, un skaties, man ir tāds reitings, ka jebkura nākamā cīņa būs tur gandrīz vai 50-50. Ja? Tur visi tagad ir. Tur ir jaudīgi džeki, jā. Un riskēt šobrīd vajag vienkārši pietiekoši labu piedāvājumu un viss. Nevis vienkārši, es iešu rūbīties. Kas ir labs piedāvājums tev? Kas ir labs piedāvājums? Laba organizācija, kuri man, pieņemsim, ar savu kontraktu nepiespiedīs pie viņiem palikt tur vēl 3 gadus. Bet tāda ir bijuši. Protams, jā, ir piedāvājums. Man tas neinteresē. Es zinu, ka man vajag tos soļus un tad varu uz UFC. Kāda jēga man vēl 3 gadus palikt pie viņiem un aizvadīt tur 5 vai 6 cīņu kontraktus parakstīt. Man tas nav interesanti. Un nauda, protams, lai viņi maksātu naudu. Tas jārunāt par profesionāliem MMA. Man vajag katrai cīņai redzēt tagad jēgu. Nevis. Es vairs nekaujos vienkārši, lai kauties. Katrai cīņai jābūt jēga. Tur mēs visi saprotam, cik daudz veselības tur paliek. Es saprotu, cik ilgi es varēšu. Tu zini, rokas, tur traumas, gan treniņos pat ir vairākas bijušas. Man gribas... Es zinu, ka tur līdz 30 sportot, un pēc tam... Zini, par savu... Cik man ir 23 gadi. Vēl 7 gadus tātad, ne? Es nezinu, redzēsim, es to neplānoju, bet mēs nezinām, kā beigās būs. Ir, kas es galvā domāju, kā man priekš maniem būtu labi. Kā būs beigās, mēs redzēsim. Bet nekādā gadījumā es negribu kauties, lai man būtu ko ēst. Es uzskatu, ka esmu daudz vairāk par to, un es varu daudz vairāk. Es zinu, un mani draugi, visi tuvinieki, visi to zina, ka man ir daudz lielāka plāna par to. Piemēram? Biznesa plāni. Jā, tev ir sava apģērba līnija. Jā, man ir mērķi, un man visu laiku par viņu prasa cilvēki, grib nopirkt. Un ko es pasaku, ka šobrīd es negribu veltīt visu savu laiku,
jo tas tiešām aizņem pārāk daudz laika un nenest pietiekoši daudz līdzekļu. Un es gribu, lai tas paliek ekskluzīvi. Nevis tā, ka visu laiku tirgo. Tur nav par apģērbu līnīties šobrīd. Jā, lai tas nebūtu tā, ka visu laiku varētu nopirkt. Mēs uztaisīsim atkal ekskluzīvi, ja tas Panāmas, es pārdevu tiešām daudz. Un man jau gadu visu laiku cilvēki raksta, vai var dabūt tavu Panāmu, vai var dabūt Panāmu. Es saku, pagaidām, nē. Kur var dabūt? Nu, ja piemēram, man gribās, kāds var dabūt? Nevar. Ekskluzīvi. Un mēs gribam izlaist. Tā ir doma izlaist vienā brīdī. Super kvalitāte, tur, nezinu, Prada līmeni. Maz Panāmas, ļoti liela cena. Un kas tiešām grib, viņus dabūs. Nu skaidrs, jā, tāds vienkāršais cilvēks nevar dabūt, jā, nemaz. Kāpēc? Nē, tu teici ekskluzīvi, ja piemēram, mēs tagad gribētu dabūt, tas nav. Jo, lai tas nebūtu pieejams visiem. Kad kaut kas ir visiem, tas nav... Tas vairs nav ekskluzīvi. Jā. Jā, un citi biznesa plāni? Es par viņiem nestāstu. Tas nav saistīts. Tas nav saistīts ar sportu. Jā, bet par pašu sportu runājot, par cīņas sportu, par MMA, tur var nopelnīt, teiksim, šī brīža situācijā Latvijā, vispār par Latvijas tirgu runājot, tu esi piedalījies vairākos, piemēram, LNK cīņu šovos, vai ne? Jā. Tur var normāli vispār nopelnīt, vai kaut kas papildus tik un tā tur ir jāmeklē. Tu par profesionālu sportistu laikam baigi īpaši nevar, ne? Ko nozīmē normāli priekš tevis? Konkrētos cipros ne, bet, piemēram... Tu man prasi par konkrētiem cipriem? Bet, tā, ka tu cīnies un tev to pietiek. Tu vari nodrošināt sev auto, iztiku, dzīvokli, piemēram, Rīgā un viss kārtībā. Man nepietiek. Bet kādam citam tas var pietikt. Saprot, tas ir viss jautājums, ar kādu dzīvi tu dzīvo. Tu vienkārši tādu jautājumu uzdot, kā es uzskatu. Kādu dzīvi tev patīk dzīvot? Labu dzīvi. Man gribas dzīvot labā dzīvoklī, man gribas braukt ar labu mašīnu, man gribas, lai manai mammai viss būtu. Es gribu, lai nepārdzīvotu. Tas ir mans mērķis. Un tam visam cīņas nepietiek, nē. Tam visam cīņas nepietiek. Bet katram, ir tie sportisti, kas ir gatavi tagad dzīvot sliktāk. Un atdot visu sev treniņos, lai pēc tam, kad tu sāc pelnīt pēc tam citā līmenī. Es nezinu, es nelieku tik, es neesmu tas cilvēks, jā. Man gribas visu tagad, un es strādāju pie tā. Par menedžeriem, promotoriem runājot, ir bijuši daudz uzmetienu tev? Nekad. Nekad nē. Teiksim, tie stāsti, jo... Ko nozīmē uzmetiens? Piečakarē, piemēram. Kādā veidā? Piečakarējuši. Es nezinu, ar naudām, ar tādām lietām nav nekas tāds bijis tev? Esmu godīgs cilvēks, jā, un es vienmēr strādātu ar cilvēku, tikai kuram es uzticos. Es nekad dzīvē nestrādātu ar cilvēku, kuram es nesticos. Paldies Dievam, man nekad dzīvē nav tā bijis, ka kāds tiešām tūs cilvēks mani piečakarē. Tādi gadījumi ir bijuši, ja? Bet vienkārši dzīvē kaut kādos momentos. Bet es vienkārši ar tādam, tas nebija tik tuvu cilvēkiem un tik nopietnas lietas. Cīņas ir nopietni. Ir nopietni, un es tikai strādāju ar cilvēkiem, kuriem es uzticos. Man ir rakstījuši menedžeri, vienkārši kaut ko piedāvā. Es pateicu, parādi man tiešām kaut kādu piedāvājumu, nevis mēģini man kontraktu te iedot, tad varēsim runāt. Tā rūpīgi izvērtēja. Protams. Jā, jo man liekas, ka daudziem ir arī tāds stereotips, ka tas cīņas sports varbūt nav tas pats tīrākais bizness. Kā tu uz to skaties uz šādu stereotipu? Es nesaprotu, ko nozīmē tīrākais bizness. Ka viss notiek, daudz kas notiek aiz muguras, un kāds pats saka, kā es saku, piečakarēšana, cik pa laikam no dažādu cilvēku puses. Manos apļos tā nekad nav, manā apkārt. Burbuļos. Jā, teiksim tā. Varbūt kaut kur citās valstīs, es nezinu. Tevai ir jābūt pateicīgi mūsu bokseriem profesionāļiem, tur man arī. Mums ir jābūt pateicīgiem, ka ir LNK boxing. Viņi tiešām iedeva mums iespēju, to vajag saprast. Un viņi palīdz, viņi tiešām mums ir Ričards Balotņiks, kurš ir 17. pasaulē. Un tas ir fenomens. Un es domāju, es ceru, ka viņam būs vēl lielāks sasniegums. Jo es viņu atbalstu, kad viņš vēl strādāja Friends par bārmeni. Viņš strādāja par bārmeni un tur nakts maiņās, un tagad viņš ir 15. reitings pasaulē. Un tas ir fenomens. Tā kā labi, ka LNK boxing atbalsta sportistus, bet man ar viņiem nebija tādas attiecības. Man ar viņiem bija tikai, es esmu startējis viņu šovos. Es gāju uz viņu zāli, es pats sev apmaksāju treniņus, treneru, es visu to darīju pats. Tad kāds līgums ar LNK, tad tu baigi tu neslēdz? Starp citu, ļoti daudz cilvēku tā domāja, ka mums ir kaut kāds līgums. Es tikai startēju viņu cīņas, un es zinu, ka uz manām cīņām nāca
Nu, viņiem bija izdevīgi, man tas bija izdevīgi, jā. Bet es pat kaut kādā brīdī biju tā, viņiem piedāvājis, ka varētu sastrādāties vairāk. Viņiem, laikam, tas nebija interesanti, jo viņiem interesēs profesionālā boksā. Un, daudz domāju, ka man ir kontrakts ar viņiem, bet tikai viens cīņa kontrakts visu laiku bija. Tu zem kādas pats šobrīd zem kādas organizācijas vispār esi? Vai pats maksā? Nē, esmu pilnīgi brīvs no jebkādiem kontraktiem, es varu darīt, ko es gribu. Un cenšos, lai tā paliktu. Es cenšos izvirzīties no kontraktiem, kas man piespied kaut ko darīt. Es tādu kontraktu parakstīšu, ja tas būs piedāvājums tiešām liels un labs. Par to es varu domāt. Tā man tas neinteresē. Jā. Bet pagaidi, ar ko tad tu nopelni? Ar ko tu vari nodrošināt savu treniņu? Ja tu saki, ka tev nepietiek ar cīņām, tad apģērb biznesu? Nē, taču tas arī, plus varu patrenēt savus draugus, savu draugu loku. Tagad kripto ir ļoti aktuāli. Jā, tas gan jā. Tā kā vienmēr parādās kaut kādi momenti, un es cenšos viņus izmantot. Tad, ja es gribu pie tevis uz treniņu aiziet, kad tu man novadi treniņu, cik man to jāmaksā? 50 eiro. Tas ir par stundu? Jā, tas ir par stundu. Patiesībā diezgan sālīti tādā ziņā. Daudz, tu domā? Jā. Tāda ir mana cena. Es trenēju ļoti savus tūs cilvēkus, un es nezinu, man ir jātrenējas, man ir kaut kāds cits lietas, es nevaru atdoties tur. Tā ir mana summa, tas priekš manim ir normāli. Nē, viņš ir normāli, kādā ziņā, jā. Bet, Daņik, kā parunāsim vēl, bet tagad aiziesim reklāmas pauzītē. Iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, bliez, nirsti, peldi, svaigs, snowboard, mīnies, žonglē, skaito, kusties, un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā podcasts ārpus kadra. Podkāsts ārpus kadra ir atpakaļ, un šoreiz pie mums ciemos ir Daņiks Vesnienoks, daudzsološais Latvijas MMA cīkstons. Klau, Daņik, es savulaik trenējos boksā. Apmēram zinu iemeslus, kāpēc es izvēlējos trenēties boksā, bet kāpēc tu izvēlējies vispār iet un cīnīties pats? Vai tev aizved mammu uz pulciņu? Zini, kad es biju 2. klasē, es aizgāju uz judo, es pats prasīju. Man vienkārši tas bija iekšā, mēs skolā visu laiku kāvamies, kad mazie bijām. Un man gribējās uz judo, un man īsti neatbalstīja. Tevs teica, tu tiešām, man tevs ir pret cīņām, pret tā vispār. Okay. Jā, pilnīgi. Viņš vispār viņš nesporto, viņš nav. Tu tiešām gribi būt šitāds, viņš man saka, tur tāds. Es teicu, ka jā, es gribu. Es notrenēju 2 gadus judo, kad es biju mazais. Un tad es pats negribēju visu tur. Es uzaudzis uz skateparku aizgāju, gribēju tur ar BMX braukāt, negribēju trenēties un tā tālāk. Un tad es nebiju trenējies kaut kādus, 7 gadus plus mīnus. Un tad es vienkārši prasīju, man bija 15 gadi, es sāku kaut ko tur priekš sevi, vienkārši tur uzkačāties, gribējies 15 gados, tur sāku uz tieņiem iet un tā. Un tad noskatījos filmus, Rocky, Never Back Down, un es vispār pateicu, es arī gribu būt tāds, un aizgāju uz MMA. Tad tas tev iedvesmoja, jā? Jā, es no sākuma darīju, es negribēju, man bija baili. Man bija baili startēt, tas ir tāds stress, es neko to negribēju. Un tad man vienkārši sāk kaut kā sanākt. 1 sacensības vinnēja, 2 sacensības vinnēja, 3, tad, tiešām sanāk. Un kā bija? Pēc tam man piedāvāja cīņu Arēna Rīga, mans treneris Andrijs Maslovs. Okay. Es biju 12. klasē. Pagād, cik tev bija? Man bija 18 gadi. Jā, 18 gadi. Bet es tāds, labi, es aizvadīju cīņu, un es neizšķirts biju, neizšķirts. Un es tajā brīdī padomāju, ko es gribu darīt tālāk, iet mācīties vai ko. Un es pārunāju ar visiem, man pateicu, tev sanāk. Vecāki nebija pret. Protams, mamma uztraucās, bet viņa redzēja, ka es ar to degu, man tas patīk. Un es sāku daudz vairāk trenēties, un pēc 2 gadiem es aizvadīju savu pirmo profesionālu cīņu. Jā, bet pagaidi, baigi interesanti, jo 15 gados sāk trenēties. 15 gados. Un 3 gadus vēlāk, jau cīnies, tev piedāvā cīņu Arēnā Rīga. Jā. Jaudīgi. Jaudīgi. Un nekāda sportista gēna.
Nu, pirms es sāku trenēties, es varēju vienreiz pievilkties. Nevarēju pat vienreiz, 15 gados vienreiz pievilkties nevarēju. Atspiesties tur 5 reizes varēju. Un, jā, tagad rekords tur, es nezinu, 40 man ir pievilkšanās. Atspiesties, es nezinu, pāri 100 svaru. Jā, kaut kas sanāk. Jā, krūt, bet es atceros savu pirmo cīņu boksā, un es biju pārbījies patiesībā, un es biju emocionāli sadegu, jo tu jau zini, kādi ir tie pasākumi. Man tas bija Jelgavā, un kamēr tu gaidi savu cīņu, tikmēr tur citi džeki zemākās kategorijās tur izboksējuši, un tu visu laiku gaidi, un bišķis emocionāli pārdeg, un tur bija kosmos vienkārši pēc tam. Kā tu tev pašam bija? Atceries savu pirmo cīņu vispār? Jā, es viņus neatceros. Es atceros, ka es viņu neatceros. Es izgāju uz cīņu un viss, neko nevarēju atcerēties. Tas ir tā kā tu, bet tu pie tā pierod. Tu paliec... Adrenalīns arī. Jā, bet tu mentāli stiprāks paliec. Saprot, man bija tur arī, es uzreiz tur, laikam, pēc gada, kad es trenējos vai mazāk aizgāju uz sacensībām. No sākuma ir tā, bet tu mentāli paliec ar vien stiprāk, un pēc tam tu pierod pie tā adrenalīna un tā tālāk. Tā arī ir psiholoģiskā spēle. Tas nav tikai fiziskais, te ir jādomā. Ja es uzskatu, ka esmu mentāli ļoti stiprs cīņās. Tiešām, ejot uz cīņu, esmu gatavs visam. Un tu vari daudzus vinēt tikai dēļ tā, kad viņš redzēs, cik tu esi gatavs mentāli. Jā, bet mēs arī sākumā runājām, tu ieminējies, ka, ja tev ir bail, tad droši vien īsti nevajag izvēlēties cīņas sportu, vai ne? Bet zini kā, no otras puses, kā tu baidies, bet tu tā kā iemācies visādas tur paņēmienas un pārliecība, man liekas, cilvēkam aug, un viņam vairs viņš tik ļoti nebaidās. Ja tu esi kaut kāds fenomens, tur ļoti labi boksē, tiešām. Ir tādi cilvēki, kas ir iedots ka viņiem ir talants, ka viņi ļoti daudz var strādāt, un viņam no tā ir rezultāts. Ja? Tur gan tehniski, gan fiziski. Tad varbūt tu arī paliek tik stiprs, ka tu vienkārši varēsi viegli visu sasist, un tu par to nepārdzīvosi. Jo es uzskatu, ka visi sportisti, kas ir vislabākie pasaulē, protams, tas ir ļoti daudz darba, bet viņiem ir tāds rezultāts, jo viņiem arī ir talants. Tam ir jāiet pārāk daudz faktoru kopā. Tu vari būt visvairāk strādāt, bet tu nebūsi labākais, ja tev tas nav iedots. Un ja tu nestrādāsi daudz, tu arī neko nesasniegsi. Pārāk daudz faktoru. Jā, bet arī es, piemēram, runāju varbūt arī par tādu parasto cilvēku, kurš atnāk tā kā 3-4 reizes nedēļā patrenēties, un viņam, zin kā, jau tā pārliecība varbūt tāpat tā cilvēciskā pārliecība, ka viņš varbūt, ja viņam kāds uz ielas tur piekasīsies, viņš varēs sev aizstāvēt, piemēram, kaut kā tā, vai tev tas nebija tā? Man bija, kā es vienmēr iekšā, es vienmēr gribēju, ja es kaut ko uzskatu, ka tas ir pareizi, es līdz galam uz tā stāvēju. Un bija tā, ka es tur biju skolā, man 14 gadi, es iekšā gribēju to pārliecību, jo es nepadotos jebkurā gadījumā. Bet fiziskā spēka nebija pēc tam. Zini, ka tev 14 gadi, tur daudz ko nosaka tavs fiziskais spēks. Un skolā tur piekaut kāds varēja vēl kaut ko, bet es par savu vajadzēju vienmēr stāvēt. Un sāku trenēties, un tas, kas man bija iekšā, es arī fiziski tam vienkārši biju gatavs. Un, jā, es tāds biju vienmēr. Vienkārši tas man palīdzēja atvērties, tie treniņi. Jā, par to es arī runāju, to pārliecību, zini kā, ka tu esi tāds atvērtāks, bet skolā tu daudz kāvies? Sākuma skolā ļoti daudz, katru dienu. Un pēc tam es paliku vājš, tā kā es galvā sapratu, ka kaut kas labāk nevajag. Es nezinu, laikam visvairāk skāvos dzīves periodi, kad es biju jauns, tur 16 tā. Jo toreiz gribas kādam kaut ko pierādīt. Un pēc tam, kad izaugs, tas ir... Vairs nekāvos, tikai varbūt, kad biju pusaudzis. Uz ielas? Es saku, jā, uz ielas un tā, un kad es biju pusaudzis. Jo pēc tam tu, jau kad 18, 19 paliek, tu saproti, ka tev ir atbildība. Un tev vairs nav nevienam neko nevajag pierādīt. Kad priekš maniem tagad kautiņš uz ielas, tas ir bērnu darbs vienkārši. Tavs fizisks spēks tas neko nenozīmē. Tas, kas tev ir galvā, kaut ko nozīmē. Bet vēlreiz atgriežamies pie tiem 15 gadiem un to, ka 3 gadu laikā tiec līdz Arēnai Rīga no sērijas. Bet tur jau gēniem kaut kādiem jābūt. Vecāki tad nav sportotāji, ja? Gēni, jā, bet tur runā par fiziskām lietām. Mans treneris Andris Maslovs, jā, viņš man izaudzināja. Viņš vienmēr teica, tu vari. Es pats neticēju. Jo, es laikam vienmēr kaut kā ar to savu... kaut kāda tieši kauties man sanāca. Ja? Kad es saku, pat skolā sākuma soli kāvās, man vienmēr sanāca tieši tas kautiņa moments.
Bet es neteiktu, ka es tehniski biju tur baigais. Vienkārši man gribējās, es atdevos pilnībā. Man bija 16 gadi, visi sāka tusēt. Ko es darīju? Es dzīvoju Jūrmalā. Treniņi bija sporta akadēmija Juglā. Katru dienu. Es katru savu dienu vienkārši iznīcināju ar to, ka es braucu uz treniņu. Ja man vajadzēja aiziet līdz vilcienam, man vajadzēja nobraukt ar vilcienu līdz Rīgai no Jūrmalas. Līdz otram vai Rīgas galam, jā. Tad ar trolejbus, un tu saproti, cik man, un tad vēl treniņš pusotru stundu, tad mājām, tu saproti, cik tas daudz laika atņēma. Un es vienkārši visu sevi atdevu. Tad netusēja, jā. 16 gados, zini, visiem sākās tie tusiņi ap to vecumu. Es tusēju, bet mazāk par citiem. Pēc cīņām pāris, pēc sacensībām kaut kur gāju tusēt. Kā tu atzīmēji vispār uzvaras? Tagad? Pēdējo uzvaru es aizbraucu uz slimnīcu. Pēc slimnīcas mēs paēdām McDonald's un aizbraucu mājās gulēt. Kā kad? Agrāk, kad bija jaunāks, bija tusiņi pēc cīņām. Tagad man, zini kāpēc? Es negribu atpūsties. Es jūtu, cik man daudz ir jāstrādā šobrīd. Gan cīņās, gan kaut kāds citus virzienus, gan, ja es gribu uztaisīt biznesu, tagad tam visam ir jādod visu sev. Man gandrīz brīva laika nav, jā, tur pat katra diena ir sarakstīta. Un es saprotu, ja es tagad sākšu tusēt, tas aizņem laiku, tur varbūt pēc tam nākamais brīvdienas atkal visi sāks un tā. Tagad es pateicu, ne, visiem es netusēju, saviem draugiem, un vienkārši daru savu darbu, daru savas lietas, trenējos katru dienu jau šobrīd, cik ir pagājuši 3 nedēļas no cīņas. Nav laika atpūst. Tagad ir laiks, kad vajag strādāt. Tā kā. Kāds ir tas, tā ikdiena nedēļā, cik tev ir tie treniņi daudz katru dienu? Jā, katru dienu treniņi. Un, pat cik tie tikai pirmie nedēļas sākumi, mēs tagad trenējamies. Es trenējos katru rītu un vakaros tur krosiņu varu noskrīt tā, diezgan pa vieglo. Un arvien vairāk tagad treniņus liksim. Kad es gatavojos cīņai, tie ir 10 treniņi nedēļā aptuveni. Dažreiz 11, dažreiz 10, dažreiz 9. Pēc pašsajūtām var mainīties plāni. Jā, un treniņu nomēs dažas mēs pagaidām tad droši vien izpaliek, ja tā kā tur pandēmijas dēļ īsti nekur aizbraukt nevar. Es varu braukt, es varu braukt uz tām treniņu nometnēm vienkārši. Kad tu brauc uz treniņu nometnē, tur ir daudz sparring partneri, tas ir labi, bet neviens nemēģinās tevi tieši sagatavot cīņai, saprot, jo katram ir sava sportas un tā tālāk. Mans treneris šobrīd atrodas te, kur es strādāju, un es labāk sagatavošos atrodoties šeit. Atgriežamies vēl nedaudz pie tām saknēm. Tu pats pieminēji, kā tu sāki cīņas sportā, bet šo cīņas sportu tu vari ieteikt jauniešiem? Es vienmēr saku, ka nē. Ja jūs varat iet mācīties, ejiet mācīties, ja jums ir tā iespēja. Ja jums ir labas darba iespējas, ejiet strādāt, jo tas sports neatmaksājas. Tas ir, visi to skatās, bet lielākoties, cīņas sportā pelna cilvēki nav tikai, kad viņi ir pašā topā, pasaules topā. Vai tev vienkārši jābūt gudram, ja tu zini, kā tu vari izmantot to, kad cilvēki tevi atpazina, zini, tur parādās dažādas iespējas. Un to ir ļoti grūti pelnīt naudu. Tas ir fakts. Tad, ja cilvēks iet ar domu kļūt par profesionālu, tad labāk nevajag. Ja? Es to, kurš man to ir pateicis, tā ir slikta ideja. Palikt par profesionālu sportistu. Jo tev nav kaut kādu talanta, tik liela talanta un tik liels, ja tu to negribēsi pietiekoši stipri, jo daudz ir teikšu, es domāju būt par cīkstoni, kad viņam ir jādara tās lietas, kuras jādara cīkstoni, viņš to vienkārši neiztur. Tāpēc es saku, ka tur ir jābūt tik daudz faktoram, lai kaut ko tādu darītu. Ja es tagad būtu atkal, man tur būtu 8, ja man būtu mana galva pirms 5 gadiem, ko es zinu tagad, pirms 5 gadiem, es ļoti stipri domātu, vai man pārlikt par profesionālu sportistu vai nē. Jo es par viņu paliku un šobrīd es izbaudu savu dzīvi. Es daru savā dzīvē tādas lietas, kuras man patīk. Bet es nezinu, kā tas viss beigsies. Tas ir jāsaprot. Tā ir tāda kā avantūra, var pateikt. Protams, ka tu aizēji izmācies, tu zini, ka tev ir certificēts, ka tu māki tieši šito darīt, tu vari ar to strādāt visu savu dzīvi. Mana mamma gribētu, lai man tā būtu, bet man patīk to, ko es daru. Kā tas beigs, nezinu. Par treneri tas nav mans mērķis būt trenerim. Protams, es vienmēr varu pārlikt, turēt ķepus un tā tālāk, bet tas nav mans mērķis. Jā, bet tas, kāpēc tu vairs to neizvēlētos, ir kāpēc tieši, ja tev būtu iespēja atgriezties 5 gadus senā pagātnē. Tu neizvēlētos tāpēc, ka ir liels traumu risks, kas ir tie iemesli? Visu kopā. Traumu risks.
tieši sportā tev seks maksāt, es saku, tikai lielākā līmenī. Tu, ja man jau šobrīd pat būtu ģimene, man ir draugi, kur arī 23 gadi viņiem ir, un viņiem ir jau bērni, ir ģimene. Man būtu grūti uzturēt ģimeni, jo es gribu, lai manai ģimenei būtu viss. Un tie ir tādi momenti, jo šobrīd nav stabili. Man dzīve nav stabila. Bet es saku atkal, es redzu to mērķi, uz kuru es eju. Es mani atpazīstu, es domāju, ka tiešām daudzās valstīs. Vajadzēs pēc tam braukt uz Ameriku, iekarot Ameriku, es nezinu, cīņu ar Džeku Polu varbūt, kurš cīņu. Tu nekad nezini, ja? Iedomājies, tas būs kaut kas liels, iedomājies. Es nezinu, kas ir konkrēts mērķis, bet viņš ir ļoti, ļoti augsts, un es tiešām eju uz viņu. Tāpēc es izbaudu to, ko es daru, bet es saprotu riskus. Jā, bet par tādu parasto sportošanu, man liekas, tas cīņas sports ir, arī, piemēram, es uz boksu trenēju, es patiesībā izbaudu arī ik pa laikam, zin kā, tur nomest vaiku, vai ne, tur ar džekiem pasparingot, ejiet ringā, un arī tas pats viss kardio plus spēks, teiksim, tas cīņas sports baigi daudz ko apvieno, tādā ziņā. 100% domāšana arī tas protams, pārāk daudz sparingot nevajag, jo galva nav domāt tam, lai par viņu sistu. Tas ir fakts. Vismaz vajadzētu kasku. Jā, protams. Tas ir, bet zini, ka tu trenies tik daudz, cik profesionāli trenies, tu vairs, zini, tagad aizies patrenēsies, tu būsi tāds, kaifs, jā. Tagad vairs tā nav, tu vienkārši to dari, jo tev tas ir jādara. Ja tu netrenēsies, tev piekals un tev būs sāpīgi, tev ir jāsaprot, ka tev ir jātrenēs visu laiku. Jā, tas ietekmēs, droši vien, tev finansiālo nākotni varētu ietekmēt, tev vairs tik daudz neaicināt, droši vien, uz cīņām. Tas ir ļoti svarīgi, ja tu par to domā, ja ir cilvēki, kas par to nedomā. Tur nenormāli daudz faktoru, saprot, kuri spēlē ļoti lielu lomu šajā sportā. Jā, ko tev mamma saka? Kā reizi nesen bija māmiņa diena, ko tev mamma saka par tavu dzīvesveidu šobrīd? Viņa man ļoti stipri mīl. Es esmu no ļoti pārsta ģimenes, bet man iedeva nenormāli daudz mīlestības, kad es biju bērns, un viņa turpina mani nenormāli mīlēt, un viņai ir grūti skatīties uz to, kas notiek. Viņai ir grūti runāt ar saviem draugiem par to, viņa man to ir teikusi sejā. Man ir grūti par to runāt. Bet viņa tic manī. Viņa redz, cik stipri ar to degu, bet es nezinu, vai tu mani nezini tik labi, bet es tiešām gribu darīt lielas lietas. Un mana mamma, viņa to redz tagad. Viņa saka, kad, zini, viņa tur Jūrmalā dzīvo, kad соседи. Auko? Nē. Kaimiņi, viņi tur cilvēkiem, kuri tur, viņš ir, nezinu, cik viņiem ir gadi, viņš nesēž Instagramā 100%. Un viņš tur pienāk un saka, es redzēju tavu cīņu, ka tiešām krūti nofočē manas bildes, aizsūt savam dēlam. Tur viņi saprot, ka cilvēki to atbalsta un cilvēkiem ir interesanti. Un viņi arvien vairāk tic un vairāk. Jā, un tētim, cik saprot, arī nevisai patīk, ja? Nē, viņš ir ļoti neitrāls. Viņš ir tāds cilvēks, viņam nepatīk konfliktēt. Viņš saka, tev tas patīk, tu to esi izvēlējies, dari. Viņš vienmēr man atbalstīs. Ja pat vissliktākās situācijās, viņš varbūt to neparāda, ja? Viņš man par to nestāsta. Viņš neko, bet es zinu, mums ir tādas savādas attiecības. Mēs reti runājam, ja viņš bieži ir prom, mēs reti, bet tas ir tēvs un viņš vienmēr tāpat būs par maniem. Es to jūtu un zinu. Jā, bet tā, kad tu cīnies, piemēram, arēnā Rīga, vecāki nāk un skatās klātienē, vai labāk vienkārši uzzina rezultātu pēc tam? Tev skatās, mamma vienmēr atnāk, bet nekad neskatās. Viņa tur, es kādam... nervi, vai ne? Jā, protams. Tas ir rostka. Jā, mamma neskatās. Bet vienmēr atbalsta un ir uz vietas, lai uzreiz uzzinātu rezultātu, kad viss ir noticis. Zini, viņi ir daudzās situācijās, kad es iegūtu traumu arēnā Rīga, es zaudēju, tā bija pēdējā reize, kad es biju zaudējis. Tas bija jau, par to, man liekas, pat neviens neatcerās īsti, ka tā ir noticis. Un man satraumēja celi, saite pārrauga. Un es zināju, ka es to cīņu varu vinnēt, ka esmu labāks par viņu. Un man tik psiholoģiski tas bija sāpīgi, ka man tur bija skandāls nereālākais. Man pilnīgi vienalga, ka es par to varu brīvi pastāstīt. Kādā ziņā skandāls? Man vienkārši gāja ciet pēc cīņas. Tur bija ieguldīta nauda sagatavošanās, tiešām ieguldīta. Tur bija laiks. Un, tas nozīmē visu. Tajā brīdī tas nozīmē visu. Bet es biju
Es vienkārši neizlikos uz maksimumu tajā cīņā, tieši cīņā. Un bija daudzi faktori, kāpēc es biju slimojis, man bija trauma, es par to īstenībā nekur neesmu runājis. Tiešām ļoti daudz faktori, bet es aizgāju. Es teicu, man vienalga, es cīnīšos. Man tas ir vajadzīgs, es cīnīšos. Un es vienkārši galvā cīņas ar galvu nebija sakoncentrējies pietiekuši daudz dēļ visiem tiem faktoriem, kas ar man noticis pirms cīņas. Un vienkārši es tur teicu, ka es nekam nedarīgs cīkstons, es nekam nedarīgs dēls, es neko šajā dzīvē nevaru sasniegt vienkārši. Un mamma to visu redz, un viņa man priekšā parādīja, cik viņa ir spēcīga. Viņa vienkārši pienāca un pasaka man sejā, saņemies, ko tu uzvedies kā vājš cilvēks, saņemies. Mierīgi. Viņa aizgāja prom no tā momentu, un es saņemos tiešām tajā brīdī. Es padomāju, ka ir jānomierinās. Ka vajag būt vīram, jebkuras, ja tu zaudē, tad tu zaudē, atnāc stiprāk. Un es paņēmu nelielu atpūtu, un pat ar to visu traumu es netaisīju operāciju. Man pārāva saiti, bet es domāju netaisīt operāciju, lai es varētu uzreiz startēt. Un jau pēc 3 mēnešiem es izgāju uz cīņu un vinnēju. Pagaid, bet tagad jau nav sarauts noteikti. Gan jau operācija ir. Jā, ar sarauts saistēju apkārt. Ne, cēlis man bija, nebija pārplīsis, bija sarauts, un tāpat to var sajust. Tādas traumas viņas var sajust visu dzīvi. Man bija lejā kāja pārauts saiti. Tā kā, jā. Bet ir 3 saites, tā kā tikai viena ar pārautu, tas vēl nav tik traki. Bet tik un tā, MMA jau diezgan svarīgi, ar kājām jau tur daudz jāstrādā. Visur arī boksā ar kājām daudz jāstrādā. Protams, jā, bet tā nav tik nopietna trauma, lai tagad mēs to ārā tur gadu. Es jūtu, ka es varu ar to trenēties. Tā bieži ir noticis. Daudziem sportistiem ir tādas traumas, ticamā. Klau, tu pamazām virzies tajās kāpnēs uz augšu, ambīcijas tev ir diezgan jaudīgas. Paskatoties uz tevi un tavu cīņas mākslu, kas ir tās lietas, pie kā tev ir jāstrādā šobrīd? Tāds klasisks jautājums, banāls varbūt, bet kas ir šobrīd tavu trūkumu? Pie visa. Pilnīgi pie visa. Ja mēs runājam par topdogu, jo tas viss drīz 90%, kad būs topdogs nākamā cīņa. Jāstrādā pie kustības, pie aizsardzības, pie sitiena tehnika, pie spēka, pie izturības, pie visa. Pilnīgi pie visa. Es zinu, ka es neuzskatu, ka esmu labs cīkstons, tur labs strikers, vai labs cīkstons tieši uz zemes greplinga, ne, visur. Pēc tam, kad mēs atgriezīsimies MMA, kad mums zinās, ka nākamā cīņa ir jācīņās nenormāli daudz. Būs jābrauc. Es gribu aizbraukt uz Krieviju, uz kempu, uz treniņu nometnu tieši cīņā. Dagestānā varbūt. Man ir draugi tur tiešām tuvu. Citās valstīs sapazināmies. Un, jā, tā kā ir jātrenēs visur. Un ļoti nopietni. Jā. Bet top dogs tad šobrīd pagaidām paliek, tur būs tā kā nākamā cīņa, un tad arī pēc tam varētu būt kaut kas. Es to varu pateikt tā atklāti, ka tas būs, nākamā cīņa ir jābūt daudz skaļākai par šo, tur ir jābūt kādam arī cilvēku, kuru atpazīst, kurš ir atpazināms. Pretiniekam jābūt atpazināmam. Vai cīņa, kuru, ja es vinnēšu, viņam man iedos titulu cīņu. Teiks top dog, jā. Jā, tā kā 2 varianti. Redzēs. Es gribētu, lai uzvaras gadījumi, lai viņi man dotu titulu cīņu. Tas tiešām būtu interesanti. Jā, un Krievijā arī tomēr neslēpsim, ir ļoti liels tirgus, tādā ziņā. Protams. Man bija Krievu pase, esmu Krievs. Jā, es esmu dzīvojis visu Latviju te, un te ir manas mājas. Priekš manī mājas ir šeit. Bet, mana mamma ir Krievu tautīga. Tu esi Latvijas patriots? Jūrmala. Priekš manī māja Jūrmala. Es tiešām esmu Jūrmalas patriots. Tiešām. Pēc to es jūtos, kā, es nezinu, taisas priekš man ir mājas, un man vienmēr gribas viņas aizsargāt, un tā. Tieši par Jūrmalas pateiktu, jā. Bet turpini. Es neesmu tas cilvēks, kurš baigi interesēts, kas notiek tieši kaut kādās valstīs. Man ir pilnīgi vienalga. Man vienmēr vecmāma kaut ko tur stāsta, ka tas ir par politiku, par kaut tādām lietām. Es saku, vecmāma, man tas neinteresē. Man interesē, kas notiek ar tevi, man interesē, kas notiek ar mani, man interesē, kas notiek ar manu ģimeni. Tavs burbulis. Jā, un ja viņiem viss ir kārtība, tad viss ir kārtība. Jā, forši. Klau, bet tev nākamā cīņa top dog, un tur varētu būt cīņa par titulu, bet kas ir tavs sapņu cīņa? Ja tu tagad tā pasapņo, daļa, kas to nav tur jāsaka konkrēts UFC cīkstons, bet kas ir tavs sapņu cīņa, ko tu noteikti gribētu aizvadīt? Varbūt 2 varianti. Droši. UFC kaut kādā lielā kārdā, būtu main kārdā, lai to visi mani tuvinieki, lai visi to skatītos.
Un pieņemsim kaut kur Las Vegasā. Main kārdā kaut kā tur, lai main event būtu McGregors, pieņemsim, lai visi to skatītos un tur cīnīties un aizvadīt cīņu. Un galvenais, lai tā cīņa būtu ļoti skatāma. Jā, tas Skatāma, tur, 3 raundi, lai mums vienkārši reāls actions visu laiku un lai tas būtu īsts karš. Vai Latvijā UFC events, main event, Daņika Visņonak ar kādu, un arī, lai tad jau tie būtu 5 raundi, un lai tas arī būtu ļoti skaisti. Tāda skaista cīņa, karš, īsts karš, Arēna Rīga, main event. Tad Latvijā jau droši vien diezgan nereāli, noteikti nereāli ir UFC atrast uz šajien. Tu tiešām tā domā? Esmu pilnīgi, kāpēc ne? Es tev saku, tā būs, varbūt tas nebūs tuvākajā laikā, bet es domāju, ka 5 gadu laikā tas ir pilnīgi iespējams. Ne, mums ir vēl cik stoni, jā, mans treniņu partners Aleksandrs Čižovs. Čalis visu laiku trenējas. Kāpēc viņu atbalstu? Viņš visu laiku trenējas. Viņš visu laiku paliek zālē. Kāpēc ne? Edgars Krīvers arī ļoti labi. Viņš ir tagad karate kombat, bet ja viņš aizies, viņam ir UFC līmenis. Viņš cīnās UFC līmenī. Es esmu spāringos ar UFC čaļiem. Nekas tur kosmosu nav. Tā kā viss ir iespējams. Es esmu pārliecināts, ka tas var būt. Arī Latvijā tā interese par UFC ir diezgan liela, diezgan daudz cilvēku, man liekas, sako līdz. Tādā ziņā, es domāju, arī tādā komercijas nozīmē, ka arēna gan jau varētu varbūt piepildīt, ne? Jo, teiksim, normāla laika un nav pandēmija. Ja man tagad, es uzskatu, ja es palikšu top dog čempions, es varēšu piepildīt Arēnu Rīgu ar savu cīņu. Ok, labi, turēsim. Ja tā notiks, protams, tas viss maksā naudu. Ja es varu piepildīt Arēnu Rīgu, es maksāju naudu, kā tev liekas. Par to vajag samaksāt man normālu naudu. Jā, protams. Es esmu pārliecināts, ka es to varēšu izdarīt. Jā, bet vēl es gribu par vienu lietu parunāt. Tu pieminējies par Konoru. Viņš labs, tavuprāt, labākais, nevis labākais, bet starp labākajiem UFC cīkstoņiem, tavuprāt. Jā. Ja tu skaties tīri no tehnikas, no paša cīnītāja puses, nevis no tās komercijas un no tā, kas viņam ir apkārt. Ok, es pateikšu, kad viņš tikko atnāca uz UFC, tas bija wow. Pēc tam nauda, slāva, protams, viņš ir atslābinājies, viņš bišķiņ zaudēja savu skilu, manuprāt. Viņš vairs nav tik hungry, jā, izsalcis. Jā, viņam tas... Tāpat viņš ir fenomens, viņš tā kustās un ir tāds sitiens, viņš bija top. Pēc līmeņa vairs laikam nav, bet bija. Jā, es domāju tieši tāpat, jo tagad jau viņam, nevis tagad, bet pēdējos gados viņš arī visu laiku paziņoja par to karjeras beigām un atgriešanos, un tas hypes viņam bieži vien ir lielāks nekā tā pati cīņa un nekā tas pats viņa sniegums. Jā, tā ir. Viņš nav tik, vienkārši viņam arī ļoti paveicās. Tur ir faktori, kas viņam paveicās. Tas, ka viņš tā vinēja Aldo 2015. man liekas gadā. Tā notika tajā naktī, un iedomājies, kādu hypu viņam tas iedeva, bet realitātē 10 citas cīņas, ja viņam vēl būtu, varbūt viņš būtu uzvarējis, bet katru reizi tā nokautēt viņš nevarētu. Saprot, tas ir sagadīšanās. Plus viņš ir showmans, un tas viss kopā, un viņš ir topā, un viņš ir to pelnījis, jā, viņš pie tā arī strādāja ļoti daudz, un visam ir jāskrīt. Daudz darba, tev ir jāpaveicas, un tev ir jābūt interesantam cilvēkam. Tu arī varētu būt tāds šovmans kā viņš? Nē. Šovmans, bet es nedomāju, ka viņš pārspīlē nedaudz, bet viņš ir tāds, kāds viņš ir. Ok, viņš pārspīlē. Es nevarētu būt tāds, kāds viņš, jo es nerunātu nekad par cilvēku sievu. Viņš ir darījis tādas lietas, kuras es nekad, es gribu ticēt, ka es nekad dzīvē tā neizdarīšu. Viņš ir tādā pasaulē, viņš lēšana jūtās kā pasaules karalis, ka viņš var darīt jebko, ko viņš grib, runāt, ko viņš grib. Un protams, ka psiholoģiski arī tu mainies kā cilvēks. Un viņš tādas lietas pateica. Bet es gribu ticēt, ka es nekad dzīvos, ja neatļaušu tādas lietas runāt. Par ģimeni nedrīkst aiztikt nekādā gadījumā. Jā, kurš šobrīd ir labākais tur? UFC? Habibs aizgāja prom. Es nezinu, John Jones priekš maniem Ganu. Tur ir tāds līmenis, ka vienu cīņu tu vari vinnēt, otru tam pašam cilvēkam zaudēt. Tur vienkārši tā sekunde un viss. Grēplingā vai viens sitienu izlaid visu. Tur nav tā, es nevaru pateikt, ka viens ir vislabākais 100%. Visu šovus skaties? Nē. Es nesekoju tik daudz. Es saku, man cīņas, es nesekoju, es neanalizēju tur visu, kurš ko es. Man vienkārši esmu reāls
man tas reāli patīk. Tas ir kaut kāda cits lieta, ko es daru visu laiku. Bet man nav tā, ka esmu fans, kurš grib zināt visu par visiem. Tādēļ, es daru savu darbu, man ir kaut kādi mērķi, un es cenšos pie viņiem turēties. Labi, Daņik, tu esi ambiciozs, un es gribu, lai tev tās ambīcijas ir izdodas piepildīt. Paldies, ka atnāci šodien un parunājies ar mani. Un, jā, vēl veiksmi un lai izcīnu vasarā Top Dog uzvaru cīņā, un cerams, ka arī par titulu pacīnīsies, un tad jau redzēs, varbūt tad pavisam lielāks hypes būs arī ap šo, kā teikt, turnīru, droši vien vairāk varētu arī Latvijā noteikt. Jā, iedomājies palikt par pasaules čempionu Bernakalē. Viņa ir viena no vadošajām līgām pasaulē, ja viņa nav tik daudz. Tad, tā objektīvi ir. Tad varbūt vēl mēģināt izsniegt pasaules čempionu titulu Arēna Rīga, un tad jau redzēsim, kas būs. Viss kaut kāds interesants var būt. Es nezinu, kā būs, es neko nevienam neapsolu, bet es daru tiešām visu, ko es varu. Un, man tas patīk, tā kā paldies visiem par atbalstu, un centīsimies izdarīt maksimāli daudz. Tas būtu saldi, jā. Un paldies, Daņik, tev par kompāniju, un podcasts Arbus Kadrs būs, kas taps sadarbībā ar Rexonu, būs atpakaļ pēc 2 nedēļām. Iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, bliez, nirsti, peldi, svaigs, snowboard, mīnies, žonglē, skaito, kusties, un joprojām svaigs. Sporta centrs.com un Rexona piedāvā podcasts Ārpus kadra.